Esi vecs, sagatavo savu autiņu ziemai. Visa vasara gan jau mūzons gāja pilnā klāpē, durvis vaļā, lampiņas deg, un tas nozīmē, ka aķis ir palādējies ārā. Ģenerators noteikti netiks galā ar to uzdevumu, kaut arī viņš domāts, lai viņš lādētu akumulātoru. Un lai ziemā nebūtu pārsteigums, ka tu jālaiž uz darbu vai pie meitenēm un ieliec mašinā iekšā un hops, un nekā nevar pielaist. Tāpēc tagad vajadzētu nopirkt multimetru, ja tev nav, tur 5 eiro viņš tur maksā, un pamērīt voltus, cik tev ir. Es ieliku tabulu, cik jābūt ir voltiem. Pēc voltiem var spriest, cik akumulators ir uzlādēts. Vēl nav slikta doma pārbaudīt, ko to ģenerators dod ārā. Tātad vienu vadu liec uz plusu, vienu uz rāmi. Filtrs ir rāmis. Tad pamēģini to pašu plusu un pieliec uz motoru. Vajadzētu būt līdzīgiem rādītājiem. Ja nav, ja uz motoru ir lielāks nekā uz rāmi, tad jāmeklē vaineri nulles kabli. Kad iegādājos turiku, tad nopirku arī jaunu aķi, jo tas viņam bija galīgi beigts. Cik es viņam, kā 2 mēnešu pabraucu. Tā jūt, ka katru rītu ir arvien grūtāk viņu pielaist. Vakar jau skatījos, ka aķis jau tāds švaks. Labi, tagad es tikko atbraucu 12,54 rādi. Vakar bija tur 12,2. Šitā lāda akumulātora 13,4 volti. Jābūt 13,8 kā minimum. Vislabāk 14,4 kaut kādu. Te 13,4. Tāda kāda savienojuma viņam te ir. Reku augšā, viena klemme, viņa skrūvējās apakšā. Viņa laikam savieno motoru ar rāmi. Tāda svarīga esot. Tad pašam ģeņģim tur ir arī klemme, kas nāk klāt. Viņa savieno ģeneratoru ar starteri. Tur arī ir sūdīgs kontakts, tad arī starteris slikti griež. Mēģinās tās klemmes visas pārskrūvēt, iztīrīt. Jācer, ka būs labāk. Tur tā klemme, kas tur ir, es rādīju, ja? Viņa tāda, aizdomīga. Lokotiņa tāda iekšā, var dzirdēt, ka krekšs šņarkst. Tā nevajadzētu būt. Tur noteikti kaut kas aplīs, pārplīs. Nezinu, mēģināšu atgriezt vaļāji. Pēc tam jānopērk jaunu, ko redzēt. Arī kā nesmuka, ja? Jā. Izpreparēju to klemmi. Skats, kā viņi ir. Šitas nozīmē, ka tur viņš jau ir mēģinājis svilt. Kusis. Gan jau ziemā, lai pielaistu slodze normāla. Bet kā te viss ir? Jāmaju. Cerams, varēs dabūt šāda klemmi kaut kur. Šitai beigas ir. Tur jau, nezinu, pusi no viņas darbojas. Kāda galīgi. Nopirku šādu vadu. Neordinālo. Varbūt, ka viņš ir bišķiņ tievāks, bet es domāju, ka es vecu atstāšu. Šito vienkārši pielikšu klāt. Dubultā vienkārši. Pieliku papildus kabeli masai. Tagad dabūju šitādu rādījumu. 13,9, ja, volti. Noņēmu turikam šo te lubļu bleķi, ja. Skatās, kas te paliek iekšā. Nabaga intercoolers. Ārprāts. Tā pofīgi motoram. Jā, brīsmas. Vēl pie viena. Reku ir abās pusēs šitādi sūdi, pa kuriem drenējās ūdens no augšas. Un ja šito neiztīra, tad sāka salonā tecēt ūdens iekšā. Man reku arī viss pilns. Un pirmā pazīme kāda būs. Oi, bļaha, tur ir viss pilns. Pirmā pazīme ir, ja nomazgā mašīnu un tev vēl vairākas stundas tur tek, redzi, ka šitījās malās ūdens. Tas zina, ka tev tas ūdens tur ļoti lēnām grib tecēt ārā, tātad viņam tur viss traucē. Jā, tad skaties, kas tur birst ārā. Lapas, jāmajā. Labi, ka tur lapsenes nav plūzi uztaisījuši. Šito pirms ziemas točā aiztīra. Iedomājies, kas tur ir bišķiņa apsalst.
un kaut kas sāk kust. Viss salānājies iekšā. Un tā brīdinās, ka tie turikiem kabeļi tur pūst, kas uz grīdas atrodas. Jā, būs arī otrā pusē jāmaņem jāiztīra. Vēl neesmu atradis kur, bet aizmugurē ar laikam kaut kā tā drenāža ir, kas no jumta iet lejā. Ja tā ir cieta, tad tur sāk gar jumta gāsties, gar bagāžnieku iekšā. No sirds būs mierīgi, es par to sen jau domāju, ka vajag iztīrīt. Kaut kā nebija rokas līdz tam tikuši. Jā, redz, kas tur iekšā? Viņi visu laiku mitrumā ir. Nedomājies, kas tam slieks un nabaga, viņu tur jāpārdzīvo, ka viņa, bļaka, tur visu laiku, viss kājas piebēra. Ka viņam visu laiku tur ūdens stāv. Labi, ja vēl ka ūdens, ja ne kaut kāds sāls ūdens.